labestība, un Dieva labestība ir pār jums un pār katru no mums, jo mēs esam Dieva mīļotie bērni. Dievs ir labs? Dievs ir labs. Dievs ir labs, un tikko atcerējos, mēs vakar braucām vēlu vakarā mājās, un bija jābrauc pa tādām lauku ceļiem. Un tad, kad mēs iekāpām mašīnā, es pilnīgi tā kā sajūtu tādu svētais gars tā kā mudināja, lai es pasaku savam vīram, lai viņš brauc laimītēn, lai viņš brauc uzmanīgi. Un man vēl tāds pamudinājums bija vienkārši, lai gan mums jābrauc ar 15 minūtes līdz mūsu mājām, ja? Tad tāds pamudinājums pēkšņi vienkārši tā kā pielūgt un svētīt mūsu ceļu, lai gan mēs turpat kaimiņos, bet tā kā pilnīgi tāds svētā gara pamudinājums. Un es vienkārši svētīju, un es teicu, Rikard, brauc prātīgi. Es tā nekad nesaku, es vienmēr uzticos, un viss ir labi, ja šoreiz kaut kā, es nebraucam ātri, tā kā braucam mierīgi. Un mēs braucam, mēs izbraucam uz šosejas, un vienā mirklī vienkārši stirnu bars pārskrien pār tieši mums pretī. Un tā, ka ja mēs būtu braukuši ātrāk, tad tas viss būtu mums virsū, ja? Bet te bija tik skaisti, vienkārši mums pārskrēja, un mēs neaizķērām nevienu pat, ja? Un tad es tā sēdēju, un es teicu, tāpēc svētais gars tu tā runāja, tāpēc tu tā mudināji, ja? Un cik labi ir, iedomājieties, cik labi, ka mums ir svētā gara balss, kas tā ir par privilēģiju, mīļie. Es atkal jūtu pamudinājumu pastāstīt, kāds jau to ir dzirdējis vairāk kārtīgi, bet man ir kāds paziņi, kurš dzīvo Tallinā, viņš ir kristietis, un viņš strādā kādā uzņēmumā, un viņam ir kolēģe, kura nav kristieti, viņa sevi sauc par balto raganu, vienalga, ko tas nozīmē, pat negribu zināt. Un viņi tā kā iepazīstās, tur runājās, un vārds pa vārdam, un viņš pasaka, jā, ka viņš ir kristietis. Un viņa tā, jūs kristieši tādi ļoti interesanti. Un viņa turpina, viņa saka, kas mēs tā kā sekojam velnam, kā viņa saka, mūs velns šādi čakarē visu laiku. Tā kā īsti līdz galam nedod to, ko mēs gribam, ja? Viņš liek čakarē. Bet jums, kristiešiem, un viņa to saka, iedomājieties, viņa saka, jums ir pat taisno pieeja pie visu varenā Dieva, un jūs to neizmantojat. Tā kā jūs visu laiku ļaujaties, ka pasaule jūs čakarē, ja? Tā kā jums ir kontakts pat taisno ar visu vareno Dievu, un kad tu tā padomā, un ka vēl tāds cilvēks to pasaka, ja? Tad tu saproti, mums ir reāli. Mēs varam dzirdēt Dieva balsi, mēs varam klausīties, mēs esam non-stopā vienmēr viņa bērni, viņa avis un kas tev rakstīts, mēs dzirdam viņa balsi, tad mums jātrenē dzirdēt viņa balsi, mēs varam dzirdēt sava tēva balsi. Jā, un viņš vienmēr, un šis vakardienas notikums parāda atkal to, ka viņš ir nomodā par mums. Viņš ir vienmēr nomodā par mums. Un, jā, nāksim pie viņa, tāpēc mēs tagad arī pielūksim, ja? Būs kāda melodija. Emocionāla melodija, jā, un vēl bija pamudinājums pateikt arī, ka jā, lai Dievs runā šodien to, ko viņš vēlas runāt, jā, tas nav par mums, bet to, ko viņš vēlas darīt. Jūtamies tiešām ērti, jo mēs jau debesīs būsim visi kopā, mēs visi būsim, un mēs pielūksim debesīs non-stopā Dievu, tā kā visu laiku, jā, tur visu laiku, katru elpas ievilkt. Sāksim to darīt tagad, ja? Sāksim jau darīt to tagad, pielūgt mūsu tēvu garā un patiesībā. Un arī svarīgi tas, ko mēs šeit runāsim pie mikrofona, vai kādam gars kaut ko mudinās, jā, lai tas ir tiešām tādā gara vadībā. Mēs to darām nevis, lai sevi parādītu, bet lai liecinātu par Jēzu, lai stiprinātu draudzi. Varbūt kādā mirklī tev būs pamudinājums pieeja pie kādu un aizlūgt ar kādu stiprināt, jā, droši dari to, lai ir, jā, jo
nav jau svarīgi tas, ko mēs šeit pateiksim, ja? Vai ko mēs te runāsim. Svarīgākais ir, vai Jēzus ir šeit, un vai viņam ir tīkami būt mūsu klātbūtnē. Ja? Un tas ir pats svarīgākais. Un ja pat tas būs viens vārds, kuru mēs pielūgsim, tas būs Jēzus, ar to jau pietiek. Tāpēc, ka, zināt, nozīmē vārds Jēzus. Tas nozīmē atbrīvošana, atjaunošana un glābšana. Tāpēc vēlnam nepatīk šis vārds. Ļoti. Tāpēc viņš negrib, lai mēs esam brīvi. Viņš negrib, lai mēs esam atjaunoti. Viņš negrib, lai mēs esam glābti. Tāpēc, ja tas ir viens vārds, kuru tu vienkārši no tavas mutes nāk, un tas ir Jēzus, Jēzus, ar to pilnībā pietiek, tāpēc, ka tas ir vienkārši glābšanas kungs par visu tavu dzīvi. Viņš nes. Un mēs esam draudzi, kas sanākam kopā ar vienu mērķi, un tas ir Jēzus. Ja, un celt viens otru ticībā un atgādināt Kristus vēsts patiesību. Kristus vēsts patiesību. Ja, pielūgsim Dievu, pielūgsim viņu tā, lai viņam ir tīka, tā, lai viņam patīk. Ja. Nedomājās, pielūdzot iedomājies, Rahel, ka nekā nav, viss ir zudis, esi tikai tu un tavs Dievs. Šajā mirklī esi tu un tavs Dievs. Nav nekādu rūpju, reižu, nav pat mīļo, nav pat darbu, nav darīšanu, nav lietu, nav nekā, esi tikai tu un tavs Dievs. Kam vairs vairāk ir tagad nozīme? Jā. Tāpēc Jēzus atdeva sevi pilnīgi, viņš sevi atdeva par tevi. Jēzu, tu atdevi sevi par mums. Jā, viņš atdeva sevi par tevi. Iedomājies, lai tu iemantotu viņu. Un caur to tu arī var iemantot sevi, dzīvību un visas pārējās lietas, jo tik ļoti Dievs pasauli mīlēja. Jā, slāva tev, debes tās, mēs tevi pielūdzam, mēs tevi slāvējam, kungs Jēzu. Lai tev ir gods un slāva tās mums sanākot kopā, jā, svētais gars, darbojies, kungs Jēzu, darbojies. Ja tu nepazīsti Jēzu, vienkārši saka, Dievs atklājies. Parādi, kāds tu esi. Es gribu tevi iepazīt. Mums nav jāpierāda nevienam Jēzus. Viņš pats ir vairāk kā ieinteresēts sevi atklāt tev. Paldies Dievam, paldies tētim, un kad skan arī mums fonā šīs dziesmas, mēs pievienojamies tiem vārdiem, ko mēs arī dzirdam, ja, ko mēs arī dzirdējām. Un tas, ko, kā jau mēs runājam, šis ir garīgais galds, un mēs pienesam to pašu labāko, kas mums ir, lai sanestu kopā. Un, jā, kad mēs zinām to, kad Jēzus Kristus ir mūsu dārgums, ja? Jo viņš, kad atnāca, viņš teica, ka viņš parādīja, ka viņa valstība nav no šīs zemes, viņa ir savādākā veidā redzama, patiesībā pat pretēji, kā pirms tam bija redzams, ja? Ja līdz tam valdīja, varbūt dārgumi bija tur svētība miesīgi, ja, vai kā, jo arī Bībelē rakstīts nevis Ābrahama pēcnācēji, ja, ir Dieva bērni, bet Īzaka, kas ir pēc, es pareizi pateicu, ja, pēc apsolījuma, kas ir, ja, apsolījuma bērni, ja, kas ir jau garā tā kā, ja, un Jēzus ir mūsu dārgums, ja, un tādā garīgā plānā arī nevis briljanti zelta, bet Jēzus ir mūsu dārgums, un viņam mēs esam dārgi, ja, un es tā kā gribu teikt, un mēs esam viņa dārgums, ja, tāpēc, kad viņš ir atdevis savu dzīvību par mums visiem, un tas ir tas, pirmkārt jau ir vārds, kas saka, Jēzus ir ceļš, ja, kur viņš arī pamato, kad neviens nevar tikt pie tēva kā vien caur manīm, es esmu ceļš pie tēva, ja? Un kad nebūs citu variantu. Un tas ir tas arī, kā es redzu, kā mēs vienmēr varam iesākt šeit mūsu sanākšanas sapulci, atgādinot šo Dieva evaņģēliju, kas ir Dieva spēks, ja? Nevis cilvēku spēks.
Un patiesībā tā ir tā vēsts, par ko mums visu laiku būtu jārunā. Ja? Tad tas nemainīsies, nekas jauns tādā veidā nebūs. Ja? Bet tas būs tas ir tas, ko mēs redzam pēc vārda, tas ir tas, ko Dievs mums aicina visu laiku skatīties uz Jēzu Kristu. Ja? Un es paskaidrošu, lai nav pārpratumu, ja? Skatīties uz Jēzu, tas nozīmē skatīties uz vārdu, tas nozīmē lūgt Dievam atklāt Kristus raksturu. Lūk Dievam, lai tās Jēzu atklāja man savu mīlestību vēl vairāk, savu piedošanas spēku. Ļauj man uz cilvēkiem skatīties, kā tu skaties. Ja? Tādā veidā tu skaties uz viņu, kāds viņš ir patiesībā. Ja? Un tad tu sāksi iepazīt viņu. Ja? Tu sāksi pazīt viņu un zini, tur vēl ir blakus grandioza pievienotā vērtība. Skatoties uz viņu, viņa spēks mainīs tevi. Ja? Tas tev nebūs savā spēkā, bet viņa spēks sāks mainīt tevi. Un vēlreiz, ja? Mēs nezinām par katru cilvēku, kas šeit ir kaut kādā mērā, kurā brīdī tu tagad atrodies vai vēl kaut kā, ja? Bet ir rakstīts vārdā viena grandioza lieta. Pirmkārt, lai mēs viņu zinātu, un ir rakstīts, ka Dievs pierādīja savu mīlestību, ja? Uz cilvēkiem. Viņš ir Dievs. Mēs esam, kaut kādā mērā tā ir Dieva radība, cilvēks, ja? Un viņš ir Dievs, un viņš taču varēja nepierādīt, bet viņš gribēja pierādīt. Viņš gribēja, lai mēs, tiešām zinām. Ja gadījumā mums nāk jautājumi, Dievs, vai tiešām tu mani mīli? Es redzu, ka tu citus mīli, bet vai tu mani mīli? Viņš saka, tiešām, es jums pierādīšu savu mīlestību, ja? Un ir rakstīts, kāda tā ir. Viņš sūtīja savu vārdu. Viņš sūtīja Dieva dēlu, viņš sūtīja daļu no sevis, ja, kas pieņēma šo te cilvēka kārtu. Ja, un šis Jēzus Kristus, viņš atnāca, viņš parādīja tēvu, viņš rādīja tēvu, viņš darīja tēva gribu, un viņš nomira pie krusta par mūsu grēkiem un augšām cēlās. Tā ir Dieva mīlestība, ka viņš saka, es atdodu sevi par jums, ja? Jo tas ir tā, kad, kāds reiz, tu mani mīli, jā, es tevi mīlu, tagad tu mani mīli, jā, un tas ir augstākais, ko var izdarīt. Es jums saku, es jūs mīlu, ja, Dievs saka, es jums saku, bet tie nav tikai vārdi, bet es jums sūtu savu dēlu, un viņš nomirs par jums. Tas ir augstākais, ko var izdarīt. Un mums vēl kādreiz var būt šaubas, ka Dievs mūs nemīl. Ja? Augstākais, ko var izdarīt, atdot sevi par jums, ja? Atdot sevi. Ja? Vienkārši viņš pierādīja savu mīlestību. Un tas ir rakstīts Dieva vārdā. Tas tā ir. Un tāpēc mūsu daļa ir nevis klausīt melim, kurš to piemet sajūtas, ka Dievs nemīl. Un melis vienmēr atnes iznīcību, melus un nāvi. Tad kā mēs kā Dieva bērni dažkārt varam pārdomāt meļa domas vairāk nekā ticēt tam, kurš ir īsts, kurš ir savu dzīvību atdevis par mums. Ja? Dievs ir mīlestība, ir rakstīts. Vārds ir mīlestība. Ja? Un Jēzus Kristus nomira pie krusta par mūsu grēkiem. Un viņš pa īstam nomira, viņš pa īstam cieta, un pēc tam viņš tika guldīts kapā. Nevis kaut kur kā tajā laikā pierasts aprakts zem zemes. Nē, tas šoreiz gāja garām, tāpēc, ka vajadzēja parādīties tam, ka viņš ir augšām cēlies, lai redz, ka kaps ir tukšs. Ja? Viņš tika guldīts kapā. Un pēc 3 dienām viņš uzcēlās augšā, Dieva gars uzmodināja viņu, nāve tika uzvarēta, ja? Viņš uzcēlās augšā no miroņiem. Un tā ir mūsu ticība, un tā ir mūsu cerība arī uz šo augšām celšanos. Mums ir stingri jāstāv ticībā uz to, ka Kristus ir augšām cēlies, un uz augšām celšanos. Pēc tam viņš vēl parādījās. Viņš parādījās, un tad, kad viņš vēl tur staigāja, ja? Viņš tad vēl tika uzņemts debesīs, un tad viņš teica, māciet, viņš mācekļiem saviem apostoļiem teica, māciet visu, kā es jums esmu mācījis. Ja?
Māciet, ja? Un tur ir par kristībām un viss, vienkārši māciet. Kristus atstāja savu mācību, ja? Jo viņš bija skolotājs, jo tad priekš kam ir mācekļi un tad priekš kam skolotājs, ja nevajag mācību, ja? Viņš atstāja savu mācību un tika uzņemts debesīs. Un viņš teica, un viņš un vēl tur pirms tam eņģeļi un vēl pirms tam Dievu vārds daudzās vietās, kad viņš ņems savu draudzi sev, ja? Un mūsu cerība ir arī uz šo augšām celšanos, uz šo te Kristus atnākšanu, uz to, ka mēs atkal tā kā savienosimies ar viņu un mēs gaidām. Un šī cerība varbūt ir, apmēram 100 gadi bija tas Kristus liecinieku laiks, plus mīnus, ja. Viņi dega par to, viņiem likās, ka Kristus tūlīt nāks, jo viņiem Kristus teica, tu vēl mazu brīdi un tūlīt jau, ja. Un līdz ar gadiem sāka atzist tas viss, jo likās, varbūt tas jau garīgi kaut kā, varbūt viņš jau ir atnācis, vēl kaut kas, ja. Bet ir vārds un ir šī cerība uz augšām celšanās. Ja? Mēs ticam par to, ka Kristus ir augšām cēlēs. Mēs ticam par mūžīgo dzīvi ar viņu. Tas ir mūsu cerība, tas ir mūsu prieks. Un saistībā ar to, kad Kristus ir mūsu dārgums, tāpēc, kad viņā ir apslēpta visa Dieva gudrība. Ja? Un dažkārt mēs... Lai kā mēs citreiz liekas, labi, tas tur tā, šitā atziņa, tā atziņa un tāpat Dieva vārdā ir rakstīts, jūsu atziņas ir nepilnīgas un tā tālāk, ja? Jo Dieva spēks, viņš ir tik, gudrība ir tik varana. Un tāpat mēs dažkārt secinām, ka Dievs, no sevis es neko nezinu. Es nonāku pie secinājuma, ka no sevis es neko nezinu, ja? Bet tu, kungs, zini, un mana cerība ir šī arī saikne ar tevīm, kungs. Tu esi mans viss, tu esi mans vienīgais un tu esi mans viss. Un tā ir Dieva žēlastība un mīlestība, ka tu esi nostādīts pozīcijā, kas tev liek saukt uz viņu visu laiku, kas tev liek cerēt uz viņu, gaidīt uz viņu, saukt uz viņu, ja? Ko tu domāji, ja? Cerēt, cerēt un gaidīt. Ja nevajadzētu cerēt un gaidīt, tad jau tev viss vienā dienā notiktos. Viss vienā dienā, viss paldies, ja? Bet viņš tevi nolicis pozīcijā, ka tu katru dienu par kaut ko ceri uz viņu, ka tu ceri un gaidi. Tu ceri un gaidi un tu tici. Un viņš bauda tavu ticību un viņš bauda tavu cerību. Tad, kad tev pietrūks spēka, tu pakrīt, viņš tevi paceļ. Tad, kad tu pasaki, viss Dievs, es vairs nekā nesaprotu ar manīm viss, viņš atkal tevi iedrošina un paceļ, ja? Un tad tev liekas, Dievs, ja? Kā tā, ja? Bet viņš visu laiku tevi stumj uz priekšu, tas ir viņa spēks. Un, jā, un šajā sakarā, ka tu esi Kristus dārgums, un arī to saredzēja Pāvils un citi apostoļi, viņi saredzēja, ka draudze ir Kristus dārgums, un tāpēc viņiem bija svarīgas lietas, ko es gribu nolasīt no Pāvila 2. vēstules Timotejam 2. nodaļas, pavēršot šo fokusu 3 tādos kā etapos, kad draudze tie esam kā mēs, kas sanākam, ka ir šis Kristus evaņģēlijs. Atgriežieties no grēkiem un ticiet uz Jēzu Kristu, ka viņš ir nomirs pie krusta un augšām cēlies. Un Pāvils saka, ja tik vien jūs saglabājat evaņģēliju tā, kā es jums esmu pasludinājis, jebšu tāds, kāds viņš ir rakstīts vārdā, tas jums ir Dieva spēks par pestīšanu, un ja jūs to paturat tādā mērā savādāk, vēl te ir jūsu ticība, ja cits ir jūsu evaņģēlijs, ja? Atgriežaties no grēkiem un ticiet uz evaņģēliju. Tas ir tas sākums, ja, kas ir. Bet tad ir šī Kristus mācība. Ja? Ir Kristus mācība, ko Jēzus, viņš teica, bet es jums, mīļie, manu saku, dariet tā. Ja tur bija teikts aci pret aci, zobu pret zobu, bet es jums saku piedot, ja? Es jums saku mīliet savus ienaidniekus. Es jums saku visas šīs lietas, kas ir mācībā. Un ir svarīga viena lieta, Kristus mācība, tā nav bauslība. Jo tad savādāk Dievs pretrunā nonāktu ar sevīm. Kristus mācība, tā nav bauslība. Paklausot Kristus vārdam, tas nav veids, kā ar darbiem izpelnīties savu pestīšanu, savu glābšanu. Tas nav. Tu vienkārši esi paklausīgs bērns, kurš paklausa Kristus mācībai. Ja? Jo tāpēc tas ir līdzīgi, kā tev ir bērns. Tu taču kaut kādā veidā, kamēr viņš ir maziņš un kā, tu taču saki, neizej ārā, tur pliks, ja? Vai arī laicīgi izgulies. Tu to visu nedari, lai ierieptu viņam.
Nē, tas ir vienkārši ceļš kaut kādā mērā, kā tu skaties, kā viņam tas nāks par labu, un galu galā tu pieaugs, tev ziņa ir plāna arī, un tas, lai viņš ir laimīgs, lai viņš ir brīvs, lai viņam ir pilnvērtīga dzīve, ja? Un tam bērnam dažkārt ir kaut kāds, vai negribi vēl kaut kas, ja? Bet vai tad tāpēc tu viņu nemīli? Vai tad tas parāda it kā tu gribi iekniept viņam, vai tā ir tava vienaldzība? Nē, tā ir tava mīlestība, ja? Un tāpēc nolasīšu šo te. Un vēl divas lietas, ko es gribu pateikt. Pāvils šo vēstuli rakstīja Timotejam. Un tad, kad tu lasi šo Timoteja vēstuli, dažkārt tu vari sajusties kā tāds Timotejs. Ja? Jo mēs visi dzirdam, bet pēc tam mēs arī kādam pastāstam tālāk un vēl kaut kādā mērā. Un tad, kad tu lasi, tu jūties kā tāds varbūt mazliet Timotejs kaut kādā mērā. Un ko viņš dara? Tāpēc, ka tu esi dārgs Dievam, tāpēc, ka Kristus dārgās asinis pār tevi ir lijušas, viņš tik dārgu uzskata saudzīgi šo Kristus mācību, sargā tīru evaņģēliju vēsti. Un tur ir rakstīts un brīdināt par to, kad ir maldu vēstis. Bet tas viss ir no tādas Dieva vārda pozīcijas. Kāpēc brīdināt? Tas nenozīmē norādīt kaut ko tur, tas nenozīmē aiziet un miesīgi kādam kaut ko tur sliktu darīt, vēl kaut ko vēl. Nē. Bet tāpēc, kad ir daudzi cilvēki, kuri nespēja izfiltrēt visu, ko viņiem pienes, visu, kur ir Jēzus vārds vai Dievs vai kaut kādi labumi, ir daudzi, kas nespēja izfiltrēt to visu. Tāpēc Pāvils saka Timotejam, bet tu sargā šo mācību, sargā, ja? Izlasam, un es mazliet papildināšu, jā. Ir divas pozīcijas galvenās, ko mēs saredzam no Kristus mācības. Divas galvenās lietas, un pēc tām būs pazīt. Pirmā ir, no mīlestības savā starpā jūs varēs pazīt, ka jūs esat mani mācekļi. Ja? No mīlestības, ko var redzēt jums savā starpā, ka jūs mīlat viens otru. Ka jūs mīlat ar to mīlestību, ko Jēzus atstāja, pašaizliedzīgo mīlestību. Kāda tā ir? Tā ir tā, kas ir pašaizliedzīga mīlestība, kas dažkārt nemeklē pat vienmēr savu labumu, bet domā, kā otram palīdzēt. Ja? Jēzus māca mīlēt ar tādu mīlestību, viņš saka, kāda jums alga, ja jūs mīlēt tos, kas jūs mīl, tā pasaulē dara. Mēs esam Dieva bērni, mēs esam Kristus gaisma. Kā tad mēs būsim sālītas sāls, ja mēs būsim saplūduši ar pasauli? Vai tev ar to pietiek, ka tu esi saplūdis ar pasauli? Un tas ir tas, ko Kristus māca. Pēc mīlestības savā starpā. Es redzu, ka jūs mīlat viens otru, ja? Un Jēzus saka, ja jūs paliekat manos vārdos, jūs patiesi esat mani mācekļi. Ja jūs paliekat manos vārdos, ja mans vārds jūsos bagātīgi mājos, mans vārds jūsos, ja jūs paliekat manos vārdos, Jēzus saka, jūs patiesi esat mani mācekļi. Jo viņš saka tālāk, un jūs atzīsiet šo patiesību, un šī patiesība jūs darīs brīvus. No kā? No maldu mācībām, no velna meliem, no nepatiesības, no tā, ka tu esi apsūdzēts, no tā, ka tu esi mūžīgais grēcinieks, no tā, ka tu neesi cienīgs, no visām lietām, visām nastām, ko tev vien var uzlikt un uzvilkt. Jēzus saka, ja tu paliksi manos vārdos, ja tu sekosi maniem vārdiem, jeb tu pieņemsi manus vārdus nopietni un paklausīsi viņus, ja? Citur pat ir rakstīts kā Kristus kalpi, bet Jēzus šeit lieto vārdu kalpi, lai tu tikai saprastu to, ka tu esi Dieva īpašums. Ja? Ka tu esi Dieva īpašums, jo, kad bija vergi, viņi bija saimnieki īpašums, viņi paklausīs saimniekiem, bet Jēzus lieto vārdu kalpi nevis, lai pateiktu, ka tu tagad neesi Dieva bērns vai nonāktu pretrunā ar savu vārdu, bet lai parādītu pozīciju, tu esi Dieva īpašums. Ja? Un šajā veidā kalps paklausa savam kungam, ja? Bet viņš saka, bet es jūs nesaucu par vergiem, jo tādi vergi, viņi nezin, ko kungs domā. Viņš saka, bet jūs esat mani draugi, jo jūs zinat, ko es gribu. Jūs zinat, ko tēvs grib. Svētais gars jums darīs zinām, jūs darīsiet tēva darbu, jūs darīsiet, ja? Dažkārt arī Pāvils sevi sauc par Kristus kalpu, viņš to tik ļoti no sirds grib nosaukt sevi tā, tāpēc, ka viņš tā mīl Jēzu, bet vai tad viņš nav Dieva bērns? Bet, protams, ka viņš ir Dieva mīļotais bērns. Mīļotais bērns, kā gan savādāk? Kā savādāk? Un labs Kristus kareivis, Pāvils saka,
tā ir 2. vēstule Timotejam, 2. nodaļa, tad, tu, mans bērns, topi spēcīgs žēlastībā, kas Kristū Jēzu. Viņš iesāk ar svarīgu sākumu. Un ko tu esi dzirdējis no manis daudziem lieciniekiem klāt esot? To cel priekšā uzticīgiem cilvēkiem, kas būs noderīgi mācīt atkal citus. Es redzu to, ka Pāvils arī kā tāds labs skolnieks no Dieva vārda, no Jēzus Kristus, arī savus mazākos skolniekus pamāca būt, viņš saka, kad par uzticīgiem, mācīt vārdu, kad varbūt ne visi var vai kā, bet tie ir pārbaudīti un uzticami cilvēki, tāpēc, kad ir svarīgi, jo viņš tik ļoti deg par Kristus vārdu, par Kristus tīru evaņģēliju. Viņš saka, kas būtu noderīgi mācīt atkal citus. Viņš saka, ciet līdz ar citiem ļaunumu, būdams labs Kristus Jēzus kareivis. Un šī rakstavieta atkal tas tāds mini, es absolūti neko negribu teikt tā kā par sevi ēteru, bet ciet ļaunumu kā labs Kristus kareivis. Un tur pēc tam sako, neviens atrasdamies karapulkā, nepinās ar dzīves darīšanām, lai viņš varētu patikt karakungam. Jā. Dažreiz liekas, ciest, tad man vajag visu laiku ciest tagad, bet tad, kad paskatās oriģinālā un arī kaut vai mūsu gliku tulkojumā rakstīts kā panest ciešanas. Tad esi tāds, kas var panest, kā izturi ciešanas. Esi tāds, kurš iztur ciešanas. Jā, tas arī ir pacietība. Un es to pateikšu no tādas pozīcijas. Tas ir skaidrs, ka tas nav kā paciest kaut kādas tur velna melus vai vēl kaut kādas lietas, Bet viņš norāda uz to, ka ciet līdz ar citiem ļaunu, būdams labs Kristus Jēzus kareivis, Un bija viena situācija, kur nācās pierādīt, tā kā gribējās miesīgi pierādīt savu taisnību, jo bija taisnība, Un es apņēmos tā kā nepierādīt, bet sanāca, kad iestāties un pierādīt, un es atnācu un Dievs runā, Aleksi, paciet ļaunumu, viņiem pasaulē tur finanses ir nodrošinājums, pēc kā viņi zenās, tāpēc viņi pieļauj visādus ceļus, godīgus, negodīgus, bet tu priekš kam meklēji savu taisnību tur. Paciet šo ļaunumu, jo tavs nodrošinājums ir Dievs. Tāpēc ir rakstīts, ciet līdz ar citiem, neviens atrasdamies karapulkā, nepinas ar dzīves darīšanām. Kāda man daļa pierādīt savu taisnību, lai iegūtu savu taisnību starp pasauli. Es esmu tajā darbiņā, es esmu tajā vietā, vai tu tur esi kaut kur, bet priekš kām tu pierādi savu taisnību starp viņiem. Kristus ir tava taisnība. Viņa vārds ir tava taisnība. Te ir rakstīts, neviens nepinas, un jebšu kāds cīnās. Viņš dabū vainagu tikai tad, kad viņš ir cīnījies pareizi. Tu jau vari piedalīties maratonā, kā tu skrieni, tu vari pateikt, es te no sāniem mazliet vēl kaut kā, pabraukt pusi ar mašīnu, pēc tam paskriet, bet ja tu neesi piedalījies godīgi vai vēl kaut kā, tad tas ir viss pašizdomāts, Neviens atrasdamies, Viņš saka, zemkopim, kas nodevies lauka darbam, pirmajam jāsaņem augļi. Iegaumē, ko es tev saku. Gan jau dos tev tas kungs saprašanu visās lietās. Un skaties, un tas ir amen. Viņš saka, gan jau kungs tev dos saprašanu visās lietās. Un mēs redzam vienu lietu. Tad, kad tu mīlestībā divi mīl, Dievs tevi mīl, viņš ir izdarījis, grandiozu soli manā tavā virzienā. Un tad, kad mēs sakam, Tēvs, es nāku pēc tevīm, es dzenos pēc tevīm, es tev veltīju savu laiku. Un man tikko atnāca tāds vārds, kad vai dzīšanās tas nozīmē atslābt? Nē. Dzīšanas tas nav atslābums. Dzīties tas nozīmē dzīties. Un tā, kad tu dzenies pēc Dieva valstības, tu viņam velti savu laiku, nevis tikai tad, kad tev ir laiks, tad, kad tu izdari visas tās lietas, ko tu gribi. Bet tad, kad tu viņu liec primāri, tad, kad tu dzenies, viņš tev tiešām dara zināmas visas lietas un atklāja vēl vairāk. Dievs, viņš meklē, kur ir kāds, kurš mani pielūdz garā un patiesībā. Viņš tā meklē, kur ir kāds, kurš viņu pielūdz garā un patiesībā. Kad tu nāc pie viņa, tu skaties uz Jēzu Kristu. Tātad es precizēšu, lai nav pārpratums par ilūzijām, kur tu skaties vai domām. Tu skaties uz vārdu un pēc evaņģēlija tu analizē, kāda ir Kristus sirds, kāda ir viņa mācība, kā viņš saka, bet kā viņš māca mīlēt, kā viņš māca piedot.
tas ir tas, ko tu dari, un Dievs tev atklāja vēl lielākas lietas, kam ir dots, kā tur, tam vēl vairāk taps dots, bet kas domā, bet kā tur tā raksturiet par to, kam nav tam atņems vēl vairāk, ja, tur bija līdzīgas ar saviem vārdiem, un tas ir par sirds lēmumu, tas ir par vispār sirds attieksmi, ja. Kāds varbūt domā, ka viņam ir, bet viņam vispār atņems to, kas viņam tur, ja. Jūda arī sekoja līdz Jēzus mācekļiem, bet beigās viņam nekā nebija. Un, lai neatkāptos tātad, Pāvils saka, iegaumē, ko es tev saku, gan jau dos tev tas kungs saprašanu. Un tad viņš paskaidro. Viņš saka, turi prātā Jēzu Kristu, kas uzmodināts no miroņiem, no Dāvida cilts pēc mana evaņģēlija. Pēc Kristus evaņģēlija turi prātā Kristu, kurš ir uzmodināts, kurš ir augšām cēlējis. Viņš nav vairs silītē, viņš nav vairs pie krusta. Kaps arī ir tukšs, bet viņš ir augšām cēlējis. Un viņš saka, turi šādu Kristu savā prātā pēc mana evaņģēlija, kurš ir Dieva spēks par pestīšanu ikvienam, kas notic. Varbūt 1 no 100 šodien, bet 1 no 100 varbūt. Varbūt 1 no 500 vai 2 no 500 rīt, bet viņi būs iemantoti. Ir svarīgi savu ticību balstīt uz Dieva doto evaņģēliju, kurš ir par atgriešanos no grēkiem un ticību uz Jēzu Kristu un augšām celšanos un krusta upuri. Ir svarīgi, tāpēc, kad, kā ir rakstīts, ja nemaldos, korintiešiem, un tāpēc, ka Kristus liecībai ir stipri pamati liktu jūsu vidū, ja? Lai pēc tam nesanāk kaut kādas lietas. Par to es ciešu pat saitas kā ļaundars, Pāvils saka, bet Dieva vārds nav saistīts. Tāpēc es visu panesu izredzēto dēļ, lai arī viņiem būtu daļa pie pestīšanas, kas dota Kristū Jēzu un pie mūžīgas godības. Paties ir šis vārds. Ja mēs esam līdzi miruši, tad mēs arī līdz dzīvosim. Ja mēs pastāvam ciešanās, tad mēs arī līdz valdīsim. Ja mēs aizlieksim, tad arī viņš mūs aizliegs. Ja mēs esam neusticīgi, viņš tomēr paliek uzticīgs, jo viņš nevar sevi pašu aizliegt. Pāvils turpina, to visu atgādini, apliecinādams Dieva priekšā, lai viņi nekarotu vārdiem. Tas nekam neder, tas samaitā klausītājus. Viņš vēlreiz saka, centies būt Dieva acīs krietns darbinieks, kam nav ko kaunēties un kas pareizi māca patiesības vārdu. Un šis ir tas, ko savulaik es, kad izlasīju, kad es vienkārši sapratu, wow, cik tas ir svarīgi. Pareizi māca patiesības vārdu, ja? Un kā jūs domājat? Un kā gribētos kādreiz runāt lietas, ko gribas pateikt? Nu tā kā, kas ir tik labas un vēl kaut kā, ko gribas pielikt no sevis, tāpēc, ka tas skanēs labāk, ja? Lai pārliecinātu vai vēl kaut kā. Arī, kad vienreiz atnāca vienas pazīstama sieviete no vecajiem gadiem, kas pazīstama bija, man bija likās, es tūlīt pārliecināšu par savu Jēzu, es pateikšu vēl tik labas lietas viņam klāt, un es pilnīgi Dievs pateica, nē, stop, tikai tīrs evaņģēlijs, tikai tīrs. Lai viņas sirds saņem, Aleks, tikai tīru evaņģēliju, manu evaņģēliju. Es saprotu visas tavas emocijas, tavu prieku, visu to un tavas tos, kaut kur tu tur pats mazliet, bet viņa saka, bet es gribēju, kad viņa dzird tikai manu evaņģēliju. Tāpēc, kad ja viņa dzirdēs par grēku nožēlu un ticību uz to Jēzu, kurš ir nomiris pie krusta, tad viss fokus būs uz Jēzu, kas ir nomiris pie krusta un augšām cēlēs, un par grēku nožēlu, nevis par kaut kādiem vēl tur labumiņiem un vēl. Jo iesākumam tas ir vajadzīgs, ja? Jo iesākumam tas ir vajadzīgs, jo tas ir izšķiroši, tas ir vajadzīgs, ja? Un viņš saka, bet no nesvētām un tukšām runām izvairies, jo viņi arvien dziļāk iestiks bezdievībā. Un viņu mācība kā sērga izplatās tāda ir Himenejs un Filēts, kas ir noklīduši no patiesības, sacīdami, ka augšām celšanos esot jau notikusi un sagroza dažiem ticību. Un tas ir citā raksturvietā atkal minēts, kad Pāvils saka, es Himeneju nododu sātanam, lai vienkārši Dievs pārmāca un viņu un tas. Un arī pārdomājot šīs lietas, tas ir ticīgie draudzē, kas savulaik atgriezās, bet pēc tam pievērsās filozofijai, vēl kaut kādām lietām. Sāka teikt, viss taču ir žēlastība, viņš taču ir mīlestība, dzīvo kā tu gribi, vēl kaut kas, viss jau ir noticies, ja tu vari darīt kā tu gribi, ja vēl kaut kā. Nu, es tagad pielieku no sevis, tā to saprotu, ja.
bet ir Kristus šī mācība, ja? Un pēc tam viņš arī paskaidro, kas ir tātad noklīduši no patiesības, ja? Un viņi sagroza citiem ticību. Tu tik labi iesāki savu ticības ceļu ar paļaušanos uz Kristu, ar mīlestību pret cilvēkiem, bet kāpēc tu esi aizgriezies un nofokusējies uz sevīm? Tu tik labi iesāki šo ceļu, bet es gribu, lai tu turpini šo Kristus ceļu un nenovērsies, lai tavu ticību nesagroza neviens. Taču stiprais Dieva pamats pastāv ar šādu zīmogu, viņš turpina. Viņš saka, ka tas kungs pazīst savējos. Tas kungs pazīst savējos, un lai atturas no netaisnības ik viens, kas daudzina tā kunga vārdu. Lielā namā ir tik vien zelta un sudraba trauki, bet arī koka un māla, un citi godam, bet citi negodam. Ja nu kāds nošķīstās no tādām lietām, tad viņš būs trauks godam, svēts, derīgs tam kungam, sataisīts ik katram labam darbam. Pāvils turpina, beidz no jaunekļa iekārēm un dzenies pēc taisnības, ticības, mīlestības, miera ar tiem, kas piesauc to kungu ar skaidru sirdi. Wow. Bet aplamās un nemākulīgās prātošanas noraidi, zinot, ka tās rada karus. Bet mūsu kunga kalpam nepienākas ķildoties. Un es vienkārši atcerojos, es taču gribēju būt tik pareizi, bet man sanāca paķildoties, un es domāju, Dievs, kur ir tava atbilde? Man pat tad nekas nav jāpierāda, mums nav jāķildojās. Un ja tu ķildojies kaut kur, sanāk, šeit ir Kristus vārds, uz kuru tu skatoties, vari izlemt neķildoties. Un zini, un patiesībā dažkārt, kur ir rakstīts Kristus pavēles, mums tās, pavēles, nē, man neviens nepavēlēs, man ir brīvība visā. Mēs to uztveram veselīgi, tas ir Kristus vārds. Un es varu, ja tu paklausi Kristus vārdam dažkārt caur sevis aizliekšanu, un es pat pateikšu savādāk, tu nevari mīlēt citus ar pašaizliedzīgu mīlestību bez sevis aizliekšanas, tev nesanāks. Un ja tu paklausi Dievu vārdam, tu piedzīvosi Dievu. Dažreiz tā ir, kā ir rakstīts, kas tev prasa paiet 2 jūdzes, pāja ar viņu 2. Dažkārt gribas jau kaut kur aizbraukt, bet ir kāds draudzē cilvēks, kurš visu laiku grib parunāt kaut ko vai vēl. Un Dievs saka, pagaidi, parunā ar viņu, aizliec sevi, paliec ilgāk. Es saprotu, ka tevi gaida labas lietas, un tu, jā, Jēzu, es aizliekšu sevi, es palikšu. Un pēc tam, kad tu būsi parunājis, tu piedzīvosi Dievu no tā viedokļa, ka Dieva vārds tevī būs miers un prieks. Tu paklausīji Dievu vārdam, un viņš vienkārši tas tā ir, un tev liekas, paldies tev, kungs, paldies tev, Dievs, jā. Katru reizi, kad mēs ir šie te mazie kaut kādi, un es gribu Dievs paklausīt tavam vārdam, tu piedzīvosi Dievu. Tā ir viņa mīlestība, un viņš arī saka, paliec manā mīlestībā, paliec manos vārdos, jā. Un tas ir tas, ko viņš saka, un to es arī uzskatu mums, mūsu laikmetam. Mīli Dievu no visas sirds. Dzenies pēc viņa valstības. Mīli cilvēku, Jēzus saka, un es jums jaunu bausli dotu, jums būs mīlēt cilvēkus, kā es jūs esmu mīlējis. Dzenies pēc tā un uzmanies no mamona mūsu laikmetā, it īpaši. Un es teiktu, ka tā ir Kristus mācība. Ko lūdzu? Mamons tas ir kāra pēc mantas, naudas, iekāras, sasniegumi šie te visi. Tāpēc, ka mūsdienās šī nauda ir vienlīdzība zīme ar grandiozām iespējām. Tev ir finanses, tev ir iespēja, tev ir finanses, tev ir atvērts ceļš iespējām. Es gribu daudz pārpilnību, un tas uzreiz rada alkas pēc tā dzīšanās, ka pat kaut kādā mērā nodrošināties, jo pretējais tam ir paļāvība uz Dievu. Pretējams tam, ka tu ar savām finansēm visu, ko tu gribi, vari sasniegt uzreiz, pretējais tam ir tas, ka tu pasaki, Dievs, man ir jāsalūst tavā priekšā, un es saņemšu visu, ko tu vēlies, tad, kad tu to gribēsi. Tas skan mokoši, Dievs, dažreiz. Man nākas pacietībā pagaidīt. Tas galīgi nav tas, ko es gribēju šodien dzirdēt, kungs. Pretēji tam, ka tu vari piepildīt visas savas vēlmes tagad, ir otra puse. Es varam pateikt, tā kā Dieva ierobežojumi, bet nē. Dievs, tu tiešām gribi, lai es eju ceļu, kur man jācer uz tevi, jāpaļaujās. Man ir vieglāk savādāk, kungs.
Tu tiešām gribi šo ceļu, ka man ir jācer uz tevīm, jārunā uz tevīm. Dievs, bet varbūt tas nemaz nav tavs prāts. Bet es tik ļoti tagad to gribu. Bet tas nav tavs prāts. Nezinu, Dievs, kā būs. Dievs dod spēku, mums dod spēku. Tas ir tas, jo viņš saka, bēdz no jaunekļa iekāriem. Bēdz. Dieva vārdā ir pateikts, no kā būs bēgt un pēc kā būs dzīties. Nu, tas ir tā, lai nesajauktu un lai neviens nesagroza tavu ticību. Bēdz no jaunekļa iekārēm un dzenies pēc taisnības, ticības, mīlestības, miera ar tiem, kas piesauc to kungu ar skaidru sirdi. Bet aplamās un nemākulīgās prātošanas noraidi, zinot, ka tās rada karus. Bet mūsu kunga kalpam nepienākas cildoties, bet būt laipnam pret visiem, izveicīgam mācīšanā, panest ļaunumu. Tādam, kas ar lēnprātību pamāca pretiniekus. Wow! Dievs, man patīk atmaksāt uzreiz, man patīk pateikt uzreiz skarbus vārdus, jo man ir uzreiz ko pierādīt. Man uzreiz kā pateikt savu patiesību, lai viņš zina, kā ir. Bet Dievs saka, panes ļaunumu, lēnprātīgi pamāca pretiniekus, un te tālāk paskaidrots, kāda tam ir jēga. Varbūt Dievs kādreiz dotu viņiem atgriezties pie patiesības atziņas. Un viņi atkal iegūtu skaidru prātu, atraisīdamies no velna valga, ar ko tie sagūstīti, lai darītu viņa gribu. Viņi ir sagūstīti ar velna valgu un dara viņa gribu. Un Dievs saka, Jēzus māca. Viņš saka, es pierakstīju, tās divas lietas pateicu, viņš saka, mīli tuvāko, mīli Dievu, ja? Un savā ziņā šīs it kā divas vienkāršās lietas, un ir rakstīts, ar to ir piepildīta visa bauslība un pravieši. Dzenies mīli Dievu un mīli tuvāko, kā Jēzus mīlēja. Nu, mīli tuvāko. Tajā ir ietverts viss, tāpēc, kad skaties. Un tas, ko nozīmē? Tas nozīmē, Dievs ir perfekts jurists vienkārši. Viņš dokumentu tā ir sakārtojis, ka tev liktos, Dievs, pasties, viņš tur ir nolicis citu rakstu. Dievs, viņš tur ir nolicis citu rakstu vietu, kas pasaka, ja? Beigās, Dievs, skaties, es atradu vienu, Dievs, to arī tur esi nolicis rakstu vietu, ja? Bet viņš saka, Jēzus saka, aizliec sevi, viņš saka, es tev saku, dari tā. Jo tur bija viens farizējs, kurš redzēja brīnumus, efektus viņš redzēja brīnumus, tiešām brīnumus, wow! Nekad tādi brīnumi nav redzēti, kad aklējiem acis attaisīts vēl kaut kādas lietas. Viņš saka, mācītājs, tev gribas sakot. Un Jēzus viņam saka, lapsām ir alas, putniem līgzdas, bet cilvēka dēlam dažkārt nav kur galva nolikt pat, ja? Viņš saka, ok, aizliec sevi un seko man. Tas ir līdzvērtīgi tam, kad pārdod visu, kas tev ir un seko man. Šis jauneklis, vienā no evaņģēliem ir aprakstīts, kad Jēzus pat iemīlēja viņu. Viņš tiešām labs jauneklis. Viņš labi grib, viņš Dievu mīl. Jēzus saka, pārdod visu, kas tev ir un seko man. Un tad tu tāds, Dievs, zini, šī ir viena lieta, ko es laikam nevarēšu. Un man ir tik bieži bijis lasot šo vārdu, licies tam jauneklim pateikt, lūdzu pārdod visu un seko Jēzum, lūdzu pārdod visu un seko Jēzum. Tā kā tu iegūsi tādas lietas, lūdzu atdod visu, tāpat tas viss ir mēsli. Viņam skatoties toreiz, viņam bija lopi, viņam bija sudrabs, visticamāk pāris īpašumi, kaut kādas pazīšanās un vēl labas lietas. Ja? Tagad uz to skatoties, liekas, mēsli ar to visu ir. Iznīks tas viss, seko Kristum, atdod, ja? Un es tagad domāju, tāpat arī pēc kāda laika uz mūsu esošām kaut kādām situācijām skatoties, kāds teiktu, aiziet. Bet ko Dievs grib? Viņš grib, lai tavas sirds nebūtu saistīta ar kaut ko, jo kas ir saistīts ar kaut ko, tas nevar pilnvērtīgi aizliegt sevi. Vienmēr būs kaut kādas lietas, un viņas stāvēs tajā lādītē zem spilvana vai zemes gultas kaut kur noglabātas, kā tāda lietiņa, ko tu esi apslēpis no Dieva, bet viņš visu redz.
Un viņš neko nevaino tevi, viņš neapsūdz tevi, nekas, bet viņš gaida un gaida uz mūs katrus. Viņš gaida un gaida, kad tu beidzot, paņems uz saplēsīs to krājkasīti un aiznesīs un nezinu. Es ar saviem vārdiem saku, kādam varbūt tas ir kaut kas cits, nevienmēr tam ir obligāti jābūt nauda. Varbūt kādam nav naudas, bet tev noteikti ir kaut kas, ko tu vari. Pirmkārt, laiks, jā, arī laiks. Otrkārt, varbūt attiecības kādas, vēl kaut kas. Jēzus saka, pārdod, kas tev ir un sako man, staigā man pakaļ, es tev rādīšu, es tev mācīšu, es tev rādīšu Dieva lietas. Tas ir tik daudz pārāks pār visām lietām. Aizliedzot sevi, tu vari mīlēt Dievu no visas sirds, jo tad tu aizliedz savas intereses tad, kad Dievs es gribu nākt un slavēt tevi. Es jūtu tagad pamudinājumu tevi pielūgt, kungs, bet es esmu iesācis taisīt ēst vai vēl kaut kādas lietas darīt. Kungs, es jūtu tagad pamudinājumu sirdī nodoties tev, bet mani taču gaida jau mašīnā, lai mēs brauktu. Dievs, es jūtu tagad pamudinājumu pievērsties tavam vārdam, bet man taču tur ir tak sataisīts jau viss. Nu kā es tā? Nu man tak jāiet, kungs. Un katru reizi tu aizēji, vai es aizēju, bet Dievs gaida, nē, tu pamet. Tā ir sevis aizliekšana. Kad tu pasaki, lai viss aiziet. Dievs man ir svarīgāks, lai viss aiziet. Un nesatraucies, Dievs sakārtos to situāciju tā, ka tur, ja tas ir no Dieva, tur nebūs problēmu. Atdot sevi, aizliet sevi. Un tāpēc viņš saka, tev būs katru dienu aizliegt sevi. Tas nav tā, vienreiz es tur aizliedzu sākumā, man toreiz bija izdevīgi, man bija laiks un tā. Bet aizliedz katru dienu sevi un seko man pakaļ. Kungs, ko tu man tagad piedāvā? Un miesas prāts uzreiz, kā tad lai dzīvo vispār, ja? Bet aizliegt sevi, mīlēt Dievu un mīlēt cilvēkus. Un es pēdējā laikā lūdzu, Dievs māca mīlēt cilvēkus, lūdzu. Es acīm redzot konstatēju faktu, kad es neesmu, kā mēs runājam, 100% no 100 nav sasniegti. Kungs, ir vēl laiks, tās ir vēl laiks. Un Dievs, es tev pateicos, ka tu izrādīji tādu žēlstību, ka mēs to saredzējām, kungs, vispār, ja? Jo varēja būt savādāk. Un svētais gars, Kristus gars atklāja mums īsto Jēzu Kristu vēl vairāk, viņa mīlestību. Dievs māca skatīties uz cilvēkiem tā, kā Jēzu tu uz viņiem skaties. Es zinu, ka sakot šos vārdus, es nekļūdīšos. Es zinu, ka balstiet ticību uz tīru Kristus evaņģēliju, par atgriešanos no grēkiem, ticību uz Kristu, uz krusta nāvi un augšām celšanos un uz Kristus mācību. Es zinu, ka es nekļūdīšos sakot šos vārdus. Par pārējo man jābūt uzmanīgam. Ja? Jo Dieva vārds saka, esi uzmanīgs un tie, kas sludina, mēs būsim pārlieku lielākā atbildībā Dieva priekšā. Tas ir noteikts, tas ir pateikts vārdā. Tāpēc mums ir jābūt uzmanīgiem. Lai cilvēku ticība no mūsu vārdiem, kas ir izskanējusi, lai tas būtu kā ir rakstīts, un tad it kā Dievs caur viņiem runātu. Ja? Lai tā tiešām būtu tīrs Kristus evaņģēlijs. Kristus mācība, viss šis vārds, ja? Lai tas kungs, kad viņš atnāk, lai viņš mums atrod par labiem saimniekiem, kurus viņš saka, svētīts ir tas vīrs, ja, un svētīgs. Lai nebūtu kā tur kas gaida ķēniņu, bet jau ir nodevies kaut kādai uzdzīvai vai vēl kaut kam kā līdzībā minot, kad vienkārši kaut kas, ja. Un vēl divas raksturvietas gribu nolasīt, tas ir no romiešu, lai tās slāvtā Dievs. Šajās dienās arī sanāca pārlasīt vēstuli romiešiem. Jā, tur ir vienkārši vēlreiz uzsvars par mācību, ja? Jo viss, kas iepriekš, tas ir romiešu 15 no 4. panta. Var arī izlasīt, jā, pirms tam jau no sākuma, pēc tam. Es vienkārši šoreiz kā rakstu vienkārši, lai nelasītu nodaļu, bet lai tas būtu kā papildinājums vienkārši iepriekš teiktiem. Jo viss, kas iepriekš rakstīts mūsu pamācībai. Lai mēs izturīgi būdami, bēdās un iepriecu smeldamies rakstos, iegūtu cerību. Smelies iepriecu rakstos. Tas ir ceļš, tas ir Jēzus, un tas ir tas ceļš, kā tu vari iegūt cerību.
Bet Dievs, no kā nāk izturība un ieprieca, lai jums dod vienādu prātu savā starpā Kristū Jēzū, lai jūs vienprātīgi vienā mutē slavētu Dievu, mūsu kungu, Jēzus Kristus tēvu. Un no romiešiem 16, tur bija 17. un 19. pants. Es lieku jums pie sirds, brāļi, ņemiet vērā tos, tā kā pievērsiet uzmanību, tā kā uzmaniet, kas rada šķelšanos un pretestību tai mācībai, ko esat mācījušies. Kas rada pretestību tai mācībai, ko esat mācījušies. Vairieties no viņiem, izsaukuma zīme. Tādi cilvēki nekalpo mūsu kungam Kristum, bet savam vēderam un ar saviem saldajiem vārdiem un skaistajām runām pieviļ vientiesīgo sirdis. Ja? Viss fokus ir uz Kristus evaņģēlija tīru mācību, uz to, ka draudze ir dārgums Dieva acīs. Kristus dārgās asinis par mums ir izlietas. Jūs esat dārgi Dievam bez gala. Un Pāvils to visu, viņš tik dedzīgi, viņš uzmana, viņš visur izliek atzīmes, viņš saka, uzmanieties, sargieties. Un Kristus kalpa uzdevums ir arī brīdināt, kad ir viltus vēstis visapkārt. Lai tie, kas ir nākuši, vēl nenorūdītie, vēl kas ir jaunpiedzimuši galīgi, ja, lai viņi nepakļautos katram mācību vējam, kas varbūt šķietam iepatīkās. Un dažkārt cilvēkiem ir grūtības dzīvē, un viņiem tik ļoti atveldzējoši liekas kaut kādas mācības, kas no Kristus aizved prom no Kristus. Ja, tā kā no fokusa uz Kristus aizved projām. Tāpēc, un vēlreiz gribu šo nobeigt šodien šo runu ar to, kad sakņosimies Kristus evaņģēlijā, skatīsimies uz Jēzu Kristu, analizēsim viņa mīlestību, viņa raksturu, aizlieksim sevi tādā veidā, dodot vēl vairāk laiku Dievam, pielūgdami viņu svētajā garā, slavējot viņu. Lūksim, lai svētais gars māca mīlēt mums viens otru un cilvēks, kas ir pasaulē ar Kristus mīlestību, kas nemeklē savu labumu. Un šī mīlestība vienmēr prasīs sevis aizliekšanu. Vienmēr. Nemeklē savu labumu, vienmēr prasīs. Sekosim Kristus mācībai, kā paklausīgi Dieva mīļotie bērni. Un mēs būsim uz pareizā ceļa. Turēsimies pie šī, un mēs būsim uz pareizā ceļa. Ja? Kā ir rakstīts, cīnieties, ieiet pa šauriem vārtiem. Kristus ir šaurais ceļš. Un slava Dievam par viņa mīlestību un žēlastību, par skaidrību. Zini, skaidrība ir dārgums. Par skaidrību un turēties pie vārda nozīmē turēties pie Kristus. Tā kā paldies Tev, Tēvs, jā, es gribu arī ar lūkšanu sevis teikto noslēgt un droši kādam būs papildināts, jo redz Artūram jau Dievu vārds rokā. Jēzus vārdā, Tēvs mīļais, mēs Tev, Kungs, pateicamies Jēzus Kristus vārdā par svēto garu, par Jēzu Kristu, par to, ka Tu, Kungs, izvēlējies, Tēvs mīļais, parādīt savu grandiozo mīlestību, sūtot mums savu dēlu Jēzu Kristu. Ka viņš varēja būt šeit, mēs viņu varējām skatīt, Tēvs, un piedzīvot, Kungs, Tavu sirdi, Tēvs, un Tavu vēsti un vēlmi. Kungs, es Tev pateicos, Jēzu, ka Tu aizgāji, Kungs, pie krusta, ka Tu aizgāji. Ka tajā brīdī, kad Ģedzemenes dārzā bija vēl mācekļi pie Jēzus, un kad atnāca Jēzu gūstīt, bija tas, kad Jēzus saka, viņš saka, lielākā mīlestība, kad es atdodu sevi par citiem. Un tur bija situācija, un Jēzus pateica, jūs esat atnākuši pēc manis, viņi lai iet. Ja? Un es apdomāju vienkārši to situāciju, es domāju, tajā brīdī tie mācekļi, kas tur stāvēja, viņi taču teica, o Jēzu, es par tevīm nāvē iešu, es tūlītās par tevīm dzīvību atdošu, es tūlīt Jēzu. Un tas bija brīdis, ka visiem celīši mazliet noraustījās, tāpēc, kad viņi sajūta nāves smaku. Un tad Jēzus pateica, ņemiet mani, viņi lai iet. Un viņiem tajā brīdī tas bija atvieglojoši arī savā ziņā. Viņam likās, Kungs, paldies, ka Tu uzņemies, ka Tu mūs palēji tā kā. Ja, it kā Jēzus, it kā gribu būt ar tevīm, bet tagad, Kungs, man ir bail. Paldies, ka Tu pateici šādu vārdu,
Jo tas nozīmē, ka viņi mūs var negūstīt it kā, ja? Un tas ir katru reizi, viņš atdod sevi par mums. Tā kā viņš ļauj, varbūt neslēpties, bet aizstāties aiz savas muguras, ja? Un tad visi, kas tur ir rakstīts, izklīda, kāds aizmuka kaut kur, jā, Pēters tur cirta vēl. Bet tajā brīdī Jēzus priekš viņiem bija atvieglojums vienkārši, tāpēc, ka viņš ļāva aiziet viņiem. Un viņam likās, wow, Jēzus, tu atkal, ja? Iedomājies, bars atnāk gūstīt, un tad pēkšņi, wow, armija tūlīt tur, ja? Un viņš pasaka, lai viņi iet, jūs jau pēc manis atnācāt, ja? Un paldies Tev, kungs, ka Tu nomiri pie krusta. Un Tu to darīji, tāpēc, ka Tu mūs mīlēji, un Tu sagaidāmā prieka dēļ, kā ir rakstīts, Tu to darīji. Kungs mīļais, jā, svētais gars, es lūdzu, kungs, Tevīm, Tavu mīlestību un žēlastību, kungs, ka mēs paliekam Kristus mācībā. Ka tas, ko mēs daram, ka mēs spoguļojamies Kristu, un ka, kungs, Tavs gars pārvērš mūs vēl jau vairāk, jo dienas no dienas, jo vairāk līdzīgāks Kristum, jo vairāk, lai redzams Kristus raksturs, un jo mazāk mūsu vecais cilvēks. Kristus mācība nav bauslība. Kristus mācība ir veids, kā Tu vari ļaut Jēzum Kristum dzīvot caur Tevi un parādīt to, kāds ir Jēzus cilvēkiem, kas viņu nepazīst. Kā gan savādāk, ja Tu vari mīlēt to, kas Tev dara ļaunu? Nu, kā gan savādāk? Kristus mācība ir veids, kā ļaut Kristum turpināt dzīvot un parādīt viņu tiem, kas to nepazīst. Paldies Tev, Jēzu. Paldies Tev, kungs, ka Tu mūs esi stiprinājis. Jā, tas prasīs sevis aizliekšanu, jā, tas prasīs kaut kādas dvēseliskas ciešanas, nepatiku, kaut kādā mērā nepierastu, bet Tēvs, es Tev pateicos par Tavu garu, par Tavu spēku, par Tavu mīlestību. Un Tava mīlestība mūs vadīs. Un tad tas tiešām savā ziņā nesīs arī vieglumu. Jo tas ir tas vieglums un prieks, par ko runā Dievs, kad pēc kaut kādām lietām Tev tāpat ir prieks sirdī, ka Tu varēji pateikt, ka Tu varēji pastāvēt, ka Tu varēji iepriecināt, ka Tu varēji tā rīkoties. Jēzus Kristus vārdā, Tēvs, es lūdzu, kungs, Tu redzi, kungs, šo draudzi, Tu redzi katru cilvēku, Tu redzi katru cilvēku sirds motīvus, Tēvs mīļais. Un Dieva labestība ved uz atgriešanos Jēzus Kristus vārdā. Slāvu Tev, kungs. Dievs ir labs Dievs. Un kā mēs sākumā, kur Evi paprasīja, Dievs ir labs, Tu saki amen, un visi saka amen. Dievs, tad mēs sakam, Tu esi labs, kungs. Tu esi labs Jēzus Kristus vārdā. Tu esi labs Dievs, Tava labestība. Mēs dažkārt pakalupam, novēršamies, aizējam, bet Tu tāpat esi labs, Tu tāpat dziedini, Tu tāpat atbrīvo, Tu tāpat uzdāvini, Tu tāpat pievi, Tu tāpat iedod. Un mēs katru reizi, kad saņemam, bet tas taču ir Jēzus, kas joprojām mani mīl, ja? Paldies Tev, Tēvs, par Tavu labestību, kungs. Tu esi visa gudrība, kungs. Mēs tiešām no sevis neko nezinām. Tu esi, kungs, mūsu piepildījums Jēzus Kristus vārdā. Tēvs, Tu mums esi. Tu esi mums viss, kas mums ir. Jēzus Kristus vārdā. Tētiņ mīļais, es lūdzu, kungs, ja Tu redzi šos cilvēkus, Tu redzi mani, Tu redzi mūs, es lūdzu, kungs, pēc Tava risinājuma šo cilvēku dzīvēs, lai tas nav kaut kāds uz pasauli liktu cerību risinājums. Bet, kungs, lai tas būtu Tavs risinājums, Jēzus Kristus vārdā. Un mēs nenosodam nevienu, mēs nekad nenosodam nevienu. Kristus nenosoda nevienu. Tēvs, es lūdzu par Tavu risinājumu cilvēku dzīvēs, Jēzus Kristus vārdā. Tēvs, es Tev pateicos, kad ar ķēniņa brūcēm ir pietiekoši. Un ka, ja cilvēkam vajag ieraudzīt pie sevis kādu dziedināšanu, Tēvs, tad es lūdzu, kungs, ka Tu dziedini Jēzus Kristus vārdā. Ka Tavs vārds, kurš jau ir piepildīts, ka viņš dziedina, ka šis cilvēks saņem fiziskā plānā redzamu to. Dievs, Tavs spēks nav tikai vārdos, bet viņš ir arī redzams Jēzus Kristus vārdā. Tēvs, es Tev pateicos par skaidrību, kungs, Jēzus vārdā. Un vispirms es lūdzu Jēzu par Tavu glābšanu cilvēkiem. Visu pirms, lai tā ir, kungs, Tava glābšana Jēzus Kristus vārdā. Tava glābšana Jēzus Kristus vārdā. Dievs, es lūdzu par mūsu radiniekiem. Es zinu, ka mums katram ir kādi draugi vai radinieki, par ko Tu dažkārt domā vai pat lūdz. Turpini lūgt. Ir Bībelē rakstīts, Dievs neaizmirst lūgšanas. Es varbūt ar saviem vārdiem pateicu, bet psalmā ir rakstīts, ka viņš atcerās visas lūgšanas. Turpini lūgt. Katrai lūgšanai ir spēks. Katrai. Pat varbūt jau ir 5 gadi pagājuši un tev liekas, nu kāda jēga.
Turpini, tā ir tava daļa, tā ir sevis aizliekšana, tā ir pacietība. Turpini lūgt. Turpini it kā neredzamo redzēdams. Turpini lūgt. Un mēs lūdzam, kungs. Un tā ir Dieva griba, kā ir rakstīts. Turpiniet lūgt par svētiem visu laiku, nepārstājot. Mums ir vajadzīgas jūsu lūgšanas katru dienu. Mums pašiem ir vajadzīgas jūsu visu lūgšanas katru dienu. Jēzus Kristus vārdā, Tēvs, mēs lūdzam par radiniekiem un draugiem, lai Kristus mīlestība, žēlastība, kungs, izlējās, patiesības gars, lai izlējās, kungs, svētī, kā Kristus ir svētīts nāvē, tā kungs svētī viņus savā patiesībā. Tēvs, izglāb viņus, Tēvs, lai tava labestība ved uz atgriešanos Jēzus Kristus vārdā. Es lūdzu Dievs piedošanu par tām lietām, ko es esmu darījis, varbūt miesīgi nesaprastams tavu vārdu, kungs, vai rīkojies nemīlestības vadīts. Kungs, es pateicos Jēzu par tavām asinīm, kas mani šķīstīja no visām šīm lietām Jēzus Kristus vārdā. Paldies, Dievs, par Jēzu, par to, ka mēs varam dzīties pēc tevīm un ka tu mūs māci mīlēt ar Kristus mīlestību, Tēvs, cilvēkus, Jēzus Kristus vārdā. Paldies, kungs, ka tu svētais gars māci mūs rūpēties par blakus esošiem cilvēkiem. Paldies, Tev, Tēvs, ka tu mums vēl vairāk atver šīs lietas, ka tu mums vēl vairāk dari zināmas, ka tu Kristu atklājies mums vēl vairāk. Kungs, es lūdzu svētais gars, ka tu atklāji, ja kādam šeit bija jautājumi no Dieva par kaut kādiem rakstiem, pantiem, kungs, es lūdzu, ka tu atklāji, ka patiesības gars, Kristus gars tev iedod saprašanu, ka tu saproti, ko tas bija domāts, ko tas bija prasīts. Es lūdzu, ka tu atklāji to tad, kad vajag Jēzus Kristus vārdā. Jēzus Kristus vārdā, lai šis vārds aizdedzina katru sirdi, un kungs, lai katrs vārds ir no tevis. Amen. Šodien no rīta pirms braukt domāju, palasīšu, ir laiciņš palasīšu vārdu un izlasīšu kaut kādas pāris nodaļiņas un tā. Izlasīju vienu un tur arī viss laiks aizgāja. Mateja evaņģēlijas 24. nodaļa. Nezinu, vai visu lasīšu, redzēs, kā vadīs kungs, bet pirmā daļa vismaz no 3. panta. Kad viņš sēdēja Olīvu kalnā, mācekļi gāja pie viņa atsevišķi un jautāja: Saki mums, kad tas notiks un kāda būs tavas atnākšanas un laika piepildījuma zīme? Jēzus tiem atbildēja: Pielūkojiet, ka jūs kāds nepieviļ, jo daudzi nāks manā vārdā un sacīs: Es esmu Kristus, un tie pievils daudzus. Jūs dzirdēsiet karu troksni un vēstis par kariem, bet pielūkojiet, ka jūs neuztrauktos, jo tam tā jānotiek, bet tas vēl nav gals. Jo tauta celsies pret tautu un valsts pret valsti. Būs bats un dažviet zemestrīces, bet tas viss būs tikai dzemdību sāpju sākums. Tad tie jūs nodos, lai mocītu un nonāvētu, un jūs būsiet visās tautās ienīsti mana vārda dēļ. Tad daudzi kritīs apgrēcībā un viens otru nodos, un viens otru nīdīs. Un daudzi viltus pravieši celsies un daudzus pievils. Un tādēļ, ka ļaundarība vairosies, mīlestība daudzos atdzisīs. Bet, kas izturēs līdz galam, tas tiks izglābts. Un šīs valstības evaņģēlijs tiks pasludināts visā pasaulē par liecību visām tautām, un tad nāks gals. Tā ir tā rakstu vieta, Dieva vārda daļa, kura nav tā iepriecinošā miesā, ja, kad diezgan bēdīgas lietas tur aprakstīts it kā. Bet lasot pirms to 12. pantu, un tādēļ, ka ļaundarība vairosies, mīlestība daudzos atdzisīs. Man bija tāds atgādinājums par to, cik tāpēc ir svarīgi mums pildīties ar vārdu un Dieva patiesību visu laiku, kamēr ir tas miera periods, kamēr nav to lielo represiju un visādu negatīvo lietu lielajā mērā, kā ir vārdā rakstīts. Jo tas, ko viņš saka, tā ir vienkārši patiesība, un tas tā notiks. Gribi to vai negribi, bet mūsu ziņā ir tas, ar ko mēs pildam mūsu sirdi pirms tam, tagad. Ja mēs tagad pildam ar Dieva vārdu, ar viņa mīlestību, mums būs pārpilnībā tas, kas tika mūsos ieliks, un tas nāks ārā. Mēs tad nebaidīsimies, kā ir iepriekš rakstīts, kad pielūkojat, ka jūs neuztrauktos, jo bailes nav no Dieva. Un pārdomāju šo 12. pantu, es domāju, ka man pāris domas, kuras izvērstās diezgan garas. Tāpēc arī
jāpildās ar vārdu, lai Dievs tīrītu mūs no visādām liekām lietām un pildītu ar mīlestību, ar Jēzus raksturu, lai mēs nebaidītos un neuztrauktos, jo mums ir attiecības, tuvas attiecības ar Jēzu, ja mēs pildamies ar viņa vārdu, lai mēs piedzīvotu Dieva uzticamību. Ja tu esi situācijās, kur ir vajadzīga Dieva uzticamība, to arī piedzīvo. Piemēram, kad tu dari kaut ko, ko Dievs tevi ir aicinājis, kaut ko aicinājis izdarīt, un tu zini, ka savā spēkā tu to izdarīt nevari, bet tu to dari tāpēc, ka tu jūti, ka Dievs tevi ir aicinājis un to izdari, un tur ir labs rezultāts, ja tu redzi Dieva žēlastību, ka viņš to izdara. Protams, arī gadījumos, kad tu izdomā darīt lietas pēc sava prāta, tur arī Dievs ir uzticams. Pat ja tad, kad tu attopies pie sasistas sīles, pieņemsim, tu izdomā kaut ko darīt pēc sava prāta, kas neatbilst vārdam, bet tu to, tā kā vienalga pieņem lēmumu to darīt, un ir negatīvs iznākums, bet Dievs ir žēlastīgs. Arī tur Dievs pagodinās un ir uzticams, jo viņa žēlastība ir pāri visam, arī pāri mūsu ietiepībai un nepaklausībai. Bet tomēr mēs nevaram neaugt, mēs nevaram liekuļot, mēs nevaram pieļaut kompromisus ar grēku, jo nepaklausība Dieva vārdam ir grēks. Un Dievs ir labs, un viņš mūs ceļ un notīra. Bet tas nenozīmē, ka mēs apzināti pieļaujam situācijas, kur krītam, jo Dievs jau pacels. Tā ir tāda vecās derības jūdu domāšana, kad es pieļauju kļūdu, nomazgāšu ar asinīm un ar aviju un viss būs kārtībā. Dievs ir žēlastīgs un viņš tev piedos, bet mēs apzināti ar visus, kas mūsos ir, tiecamies pie Dieva, proti paklausīt un piepildīt viņa gribu. Arī gadījumos, kad mums jāizliec savu miesa ar tās vēlmēm par labu Dievu vārdam. Respektīvi, ka mēs darām tas, kas ir vārdā rakstīts, tik cik Dievs mums ir atklājis un pielietojam to savā dzīvē, ka tas nav vienkārši teorētiski, kad šitā vajadzētu darīt, bet mēs izlasam, mēs saprotam, tas ir Dieva vārds, tas, ko Dievs saka, kas mums jādara, viņš saka, tas ir mans likums, un tu to arī dari ar visu, ko tu vari. Un ja nesanāk, prasa Dieva gudrību un vadību. Jā. Pārējā nodaļas daļa arī ir svarīga, jūs to varat izlasīt paši, tas saskan ar to, kas šodien skan arī caur Aleksi. Jo Dievs vienmēr runā vienoti, apstiprina un vada vienā tēmā, teiksim tā. Bet kamēr bija pielūgsme un kamēr bija runājuši citi, man vēl nāca tāda, ka Dievs nav mīlošs, viņš ir mīlestība, viņš arī ir lēnprātība, viņš arī ir viss pārējais tās tīkamās un labās lietas, ka viņš nav tāds, viņš ir tā avots, ka tas ir savādāk, tas ir daudz dziļāk. Viņš ir gudrība, viņš nav gudrs. Jo, piemēram, kad mēs lasām Salamanu, mēs redzam, ka gudrība runāja Salamana ausī. Mēs redzam, ka gudrība, piemēram, kā viena no rakstura īpašībām, mēs redzam, ka tas aprakstīt kā persona, un tā persona ir Jēzus Kristus. Jēzus Kristus ir mīlestība, viņš ir gudrība, viņš ir lēnprātība, viņš ir viss tas labais. Un tas norāda uz to, ka mēs nedzinamies pakaļ atsevišķām lietām. Būtu tās mantiskās vai garīgās, jādzinās pakaļ Jēzum. Paprasi savā sirdī Dievam, lai viņš tev to paskaidro, tev saprotamā veidā apdomā to un atver savu sirdi Dieva mācībai, pamācībai vai pārmācībai. Noskaņo savu sirdi, ka, lai neatkarīgi no veida, kā kungs tev to varētu parādīt, tu to gribi pieņemt un nepretosies viņa pamācībai. Tā kā neesam augstprātīgi. Ja mēs saprotam, ja mēs sajūtam, ka mums kaut kādā virzienā kaut kas pietrūks un mēs nevaram saprast, vai mēs zinām, ka tur ir daudz vairāk kaut kas ir, tad Dievs tev jau atklāja, tev pavirza tajā virzienā, un tu prasi Dievam, labi, Dievs, es kaut ko saprotu, ka tur kaut kas ir, ko tu gribi iemācīt. Paskaidro, lūdzu, man saprotamā veidā. Jo viņa prāts ir augstāks, viņš ir siržu pazinējis, tu nieka nezini un nevari, tad pakļaujies uzticamā Dieva un Tēva pamācībai, pat ja tas var būt pret spalvu, atkal par to pašu tēmu, par pašu aizliekšanu, kad mazāk par sevi domā vairāk, ko Dievs grib tev iemācīt. Nezini, kā slavēt vai nejūti to, tad paprasti Dievam, lai atklāja un sagaidi paskaidrojumu. Nezūdies cilvēkiem, bet ej ar atklātu sirdi pie Dieva, kas zina, kas tev sirdī un sagaida, ka tu prasīsi viņa patiesību. Aizliec vecā cilvēka augstprātību, ļauj kungam darboties savā dzīvē visos veidos, tā skaitā arī caur brāļiem un māsām.
ļaujies, lai par tevi lūdzu, cel gaismā tumsu, nepaklausību, neskaidrību, šaubas Dievam, lai caur aizlūkšanu tas, kas ir gaismā, tā tumsa, ko pacel Dieva gaismā, pārto par gaismu. Dieva spēkā, viņa žēlistībā, respektīvi, lai tā tumsa viņa gaismā izšķīst. Bet, lai tas notiktu, tev vajag to apdomāt, saprast, pieņemt un teikt, labi, Dievs, palīdzi man, un tu saki, kas ir par problēmu. Mēs esam šeit, lai stiprinātu viens otru un atstutētu ceļā uz garā pieaugušā vīra brieduma sasniegšanu. Respektīvi, ka Dieva vārds māca, ka mums ir jāaug, ka mēs nevaram palikt bēbīši. Jā, mēs piedzimstam, un Dievs mums māca, un virz uz priekšu, mēs esam viens otram, lai palīdzētu, skaidrotu, stiprinātu, lūgtu. Bet mums ir jāaug, un augšana notiek, kad mēs paliekam vārdā. Kamēr tu domā, ka tu kaut ko tomēr zini, tu esi augstprātībā, un šajā augstprātībā tu uzturi barikādu pret Dieva gudrības pilnību. Piemēram, ja tu zini, ka šitā ir labāk, vai šitā tur tev ir talants kaut ko darīt, un tu tā kā pat neprasi Dievu gribu tajā jautājumā, tu esi augstprātīgs. Ja tu domā, ka tu zini labāk par Dievu. Tava zināšanai jābalstās vārdā, jo ja mēs par kaut ko lepojamies, tad tikai Kristu krustā sisto. Vēl divas lietiņas. Viena bija par sveša liecība. Māsa bija dalījusies ar cits māsas Kristu liecību, un kur perfekti iedarājās Alekša stāstītā par uzbrukumu uzņemšanu, par pacietību, par to, ka tu labprātīgi uzņem kaut kādas nepatīkamas lietas no pasaules, kā piemēram, man vienkārši iesēdās sirdī, ļoti rezonēja. Meitene, kur ir ticīga, māsa Kristu, viņa strādā uzņēmumā, un tajā uzņēmumā bija priekšnieks, un viņa vienmēr bija jauka un pozitīva, un priekšnieks vienmēr izteica kaut kādus komentārus, tā kā nepatīkamus, kā rezultātu, un tā bija kā izsmiešana. Laiks gāja, un tā meitene, viņa īsti neaizstāvēja sevi, viņa necēla to jautājumu tā kā pret to priekšnieku, viņa neaizstāvējās, kaut arī viņa, protams, visas tiesības būtu, bet viņa pazemīgi to visu uzņēma un vājuma brīžos gāja pie Dieva, lai Dievs viņu stiprina. Un vienu dienu, kad viņa bija atkal darbā, atkal bija analoģiska situācija, priekšnieks kaut ko izteica, bet viņa pretī izteica, ka viss kārtībā, es tev piedodu, kas lika tam priekšniekam raudāt. Un kā secīgi no tā arī viņš noticēja Dievam, respektīvi Dievs kaut ko izdarīja ar viņu sirdi. Bet tas notika tāpēc, ka tā meitene bija pazemīga, un viņa aizliedza savas tiesības par labu evaņģēliem, par labu, lai caur viņas dzīvi ierauga Kristu. Protams, es nezinu, kas bija apzināti, neapzināti, bet tas sirds stāvoklis, ka tu esi pildīts ar vārdu un ka tu uzticies Dievam, ka viņš visu sakārtos, nevis tu par sevi sakārtos. Un viņš pagodinājās, atgriežot cilvēkus ar šādu, ka tas ir tik vareni un skaisti. Jā. Un vēl viena lieta. Atziņa par Dievu svētību. Dievs mūs ir svētījis ar sieviņu ar to, ka viņš mums atgriezis pie sevis vienlaicīgi. Mēs bijām pasaulē, un tad pēkšņi viņš mums abus divus pierāva pie sevis, un mēs noticējām viņam. Es jau no paša sākuma apzinājos, ka tā ir baigā svētība, un arī laika gaitā cilvēki sāka teikt, ka tā ir baigā svētība, un es ticu, ka tur ir vēl lielāka tā patiesība par to svētības apmēru, kur es neaptveru vienkārši. Bet noteikti slava Dievam un liela pateicība viņam, vismaz to, cik es saprotu, cik viņš man jau ir atklājis. Nesen bija tā, kad viena māsa bija dalījusies, ka viņa ar citu māsu Kristu izlasa vārdu un pārunā to vārdu uz regulāras bāzes. Un, protams, tā nav metodu, pēc kuras tagad visiem darīt, bet man tas uzrunāja. Un šodien es to vienkārši apdomāju, atcerējos pēkšņi, un es sapratu, ka tas ir ļoti līdzīgi, kā, piemēram, ka tu esi vīrs ar sievu, un amen, jūs esat abi Dievu ticīgi, tā ir milzīga žēlastība, un tur daudz vairāk tās garīgās patiesības nekā jebkādā citā attiecību veidā, kad jūs lasat vārdu, un varat izrunāt. Tas ir svarīgi, kad jūs lasat vai no kopā, vai no izlasat atsevišķi, jums tam izrunāju, tur ir lielas atklāsmes nāk, tas ir kaut kas interesants, ko grūti izskaidrot. Es vienīgi varu aicināt jebkuru, kas ir attiecībās, kas ir laulībā, tad lasat vārdu un izrunājat to.
Bet arī, piemēram, ja tev māsa, sieva vai vīrs nav, piemēram, ticīgs, un tu jūties vientuļš savā ticības ceļā, un tu vienīgais, kad tu vari ar brāļiem un māsām parunāt par ticību vai gūt atbalstu vai vārdu apmācību, tad man bija tāds, ka aicinājums tiem cilvēkiem atrast brāli vai māsu, kas arī, ir dedzīgs uz vārdu, kas izzina vārdu un lasīt kopā. Tādā pašā. Tā nav metode, bet vienkārši variants, ja tevā sirdī tukšums vai bēdas par to, ka tu esi viens vai kaut kādā tādā veidā, ka tu neesi viens. Tu esi ievietos Kristus miesā, un Kristus miesa nav tikai atnākt uz vietas un runāt vārdu un palūgt, kas ir, protams, ļoti milzīga svētība, bet arī citās veidos Kristus miesa var darboties tādā veidā arī kopā mācoties vārdu, pieņemsim, atrodi savu tuvu brāli vai māsu, ar kuru jums būtu tādā veidā izzināt vārdu. Ka man nāca tā kā salīdzinājums, tā kā vienādības zīmīte nosacīta, kad nav obligāti, ka tavs vīrs vai sieva šajā brīdī ir, ka tu nevari liekuļot, tu nevari aizbildināties, ka man vīrs vai sieva nav ticīgi, un tagad esmu viens un tāds neko nedarīju šajā ziņā, tāpēc es lasu maz vārdu. Nē, tev ir cilvēki apkārt, kuri ir dedzīgi uz Kristu, un tu vienmēr vari atrast kādu domu biedru, kas ar tevi mācīsies vārdu. Atkal tā nav metode, bet stiprinājums miesai tiem, kam tas ir vajadzīgs. Aizdomāties varbūt tādā virzienā. Jā, un mums vēl ir virkne ar liecībām par Dievu tieši uzticamību un cik viņš ir labs un žēlīgs. Es domāju, ka man sieviņa varētu pastāstīt varbūt labāk. Piebilduši, kur tu teici par to sievieti, ka viņiem, pakļāvās tā kā, un cilvēks atgrieza cilvēku pie Dieva. Kristus arī cieta, pazemot un atgrieza visu, un kaut kādā mērā arī tu kaut kur caur ciešanām, pazemību tiek atgrieza cilvēku. Tā, labi. Jā, man ir liecība. Es sākšu ar to, kad mēs apprecējāmies ar vīru, un pēc kāda gada mēs domājam par bērniņu. Un es jau zināju, ka man tur tad jāiet pie ārstiem, jo man tur nekas nesanāks, dabīgi nekā. Un gāja laiks, tiešām arī nesanāca un tā. Un mēs pieņēmām lēmumu, tad nopietni, tad tagad darīsim, ko varam. Un es gāju pie ārstiem. Un ārsti arī apstiprināja, ka tur bez zālēm neko un nekas nesanāks un tā. Un izgāja tās visas pārbaudas. Un, mēs jau tur bijām baigi priecīgi. Tagad vienas tabletītes attālumā mums būs bērniņš un tā. Un nāca tuvāk tā diena, kad vajadzēja dzert zāles. Un bija tāds liels prieks, ka beidzot būs risinājums un tā, bet tā pašā laikā sākās nemieris sirdī, kad nav pareizi kaut kā. Dievs diez vai grib, lai es šādā veidā to visu risinu. Un tas nemieris reāli turpinājās, auga tikai, un vienu dienu piebūvēs, tiešām par to ļoti daudz domāju, un domāju, Dievs, ja tā nav tava griba, noņem no manis to vēlmi, un paņem savās rokās, es vēlos atdot to tev, jo es miesīgi nevaru, es miesīgi gribu skriet tajā virzienā, kur es esmu izdomājusi, un viss. Un piebūvē sēžot, vienkārši pielūdzot Dievu, Dievs pat tiešām atbildēja un runāja, un viņš reāli pateica, nedari to. Man bija palikušas 2 dienas līdz tām tabletēm un tā, bet tajā dienā viņš man tik skaidri deva saprast, ka man to nevajag, un iestājās pilnīgs miers, un es biju tādā paļāvībā uz Dievu, ka pilnīgi, pat ja Dieva plāns ir, ka man nekad nebūs bērni, es viņam klausīšu, jo viņš zina labāk. Viņš deva to paļāvību, pilnīgi tik dzīvu. Un tad laiks gāja, es jau biju atmutusi tās miesīgās, to rīkošanos un darīšanu, uzticējusi Dievam. Bet gāja laiks. Tas sāka atkal atjaunoties tā vēlme, jo, cik var gaidīt, es jau tā varu 20 gadus gaidīt kā Sāra, tad jau man vairs nemaz nevajadzēs. Bija visas tās domas, un es domāju, atkal sākās tas viss,
Un es aizbraucu vēl pie mammas, kaut kā sanāca par to runāt, ka mums nesanāk tikt pie bērniņa un tā. Un mamma tur sāka stāstīt savu pieredzi un kā viņa cīnījās un tā, un ka man ir jāiet, jācīnās, jāiet pie ārstiem miesīgi, nu tas viss, jā. Jo, nu, viņa īsti nepazīst Dievu. Un tad viņa kā māk, tā viņa arī man iedrošināja, un es jau tāda, jā, man tagad ir, tā kā manām domām ir tāds apstiprinājums, ka man varbūt tagad ir īstais laiks, tagad iešu, darīšu. Un labi, aizbraucu mājās, jau tur vajag priecīgi, jau ar vīru izrunājām, jā, labi daram. Un vienu dienu viņš man tā pajautā, varbūt tas nav tā kā pa traku, varbūt tas nav kā... kā tu teici, elks, jā, kad ka es tā skrienu un esmu gatava tur darīt atkal, jo Dievs jau vienreiz atturēja, un es sadusmojos, es domāju, kā to var teikt, atkāpies no manis, tā ir skaista vēlme, Dieva dota, un Dievs taču ir par to, lai mums būtu bērni un tā, un jā, es pilnībā negribēju pieņemt to, ko viņš man teica, un jā, aizbraucām uz piebūvi, un es jau biju gatava nākamajā dienā tur zvanīt ārstiem un tā kā atsākt visu. Un atnāk māsa Kristu un pastāsta man tādu interesantu sapni, kur viņa negribēja man viņu stāstīt, bet viņa ļoti mudināja Svētais Gars, lai pastāsta jau nedēļu vai 2. Un jā, par to, ka viņa redzēja, ka man rokās ir bērns, un esmu ļoti nelaimīga, un vīrs tikmēr ir apprecējies ar citu. Nu tāds briesmīgi, man šausmīgi nepatika, un es domāju, kā kaut ko tādu vispār var teikt, kā tas var būt vispār no Dieva. Es nevarēju to pieņemt un arī saprast, un tad tajā brīdī sākās nenormāla bijība, bet ja nu tiešām es daru kaut ko pilnīgi nepareizi, un kaut kas nav, Dievs paskaidro man šito sapni, un vai tiešām tā būs, kā tu saki, vai tas vispār ir no tevis. Un jā, ilgi nebija jāgaida, tās pašas dienas vakarā viņš arī man atbildēja, ko nozīmē tas sapnis. Es, protams, asarās, jau pastāstīju vīram, un jā, ko man Dievs teica par to sapni, kad vai nu es izvēlos sekot viņam, kas ir izvēlos vīru, nu tā kā attiecīgi pēc tā sapņa, kur vīrs bija apprecējies ar citu, un es biju ar to bērnu, bet ļoti nelaimīga, tad man bija jāizvēlās bērns, kas ir pasaule, un es būšu nelaimīga, vai arī vīru, un es būšu laimīga, bet man nebūs tas bērns. Nu tā, es to tā tajā reizē saredzēju, un sapratu, cik ļoti nopietni Dievs to domā, izvēlēties nevis pasauli un miesīgās lietas, bet viņa gribu. Un man, nu tā kā es sapratu, kad viņš negrib, lai es skrienu un miesīgi daru, bet lai es paļaujos uz viņu, pat ja man tas bērns nekad nebūs, nu man tajā brīdī bija riktīgas bailes, bet milzīga bijība, ka es sapratu, es nemaz nevaru nepaklausīt Dievam, jo, nu jā, tas reāli plēsa sirdi, un tā ir tā miesas noliekšana, tas tik ļoti, bija tik grūti, bet tad es pieņēmu to lēmumu, un jā, tiklīdz es to lēmumu pieņēmu, patiešām dziļi, tā kā no sirds, un sapratu, nē, es neko tagad nedarīšu miesīgi, viņš noņēma pilnīgi visu to. Es sapratu, ka tā vēlme pēc bērna nebija no viņa, bet nebija no viņa patiešām bija kā elks, kā mēs dzinos pakaļ, un ka viņš deva pilnīgu mieru atkal, atjaunoja to mieru, kā pirmajā reizē viņš atkal iedeva otrajā reizē. Esmu gatava gaidīt uz viņu un nevis pati skriet, jo tas ir daudz svarīgāk, jo, iedomājies, bērniņš, jā, tā ir tāda liela svētība, un tā jābūt no Dieva, nevis kaut kā miesīgi. Nu, it kā jau ir iespējams, jā, miesīgi, bet, jā, kad Dievs visu laiku rādīja to, ka tam jābūt no viņa. Un gāja laiks, un viņš visu laiku kaut kā atgādināja un mudināja, tā kā stiprināja to paļāvību. Un, jā, vienu dienu mācītājs kaut kā bija lūdzis un pateicis tā kā pravietojumu par to, ka pēc gada man būs dēls. Un es nevarēju saprast, vai tas bija par mani, vai tiešām viņš tā teica. Es vēl paskatījos ierakstā, jā, viņš tieši to arī teica. Un tas man stiprināja, un es sapratu, tas ir vārds no Dieva man. Un tā kā, riktīgi spēcīgi. Bet es zināju, ka man pašai vispār nav ticības.
Bet tas, cik ļoti Dievs visu laiku bija klāt un visu laiku sūtīja māsas un brāļus, kas lūdza un iestājās un visu laiku tā kā mudināja palikt uz tā šaurā ceļa. Un, jā, ceru, ka es visu pastāstīju. Jā. Jā, un kad nāca laiks, un Dievs reāli mudināja riktīgi tīrīties no kaut kādām tur pieņemt lēmumu uz mūžiem, pilnībā atteikties no alkohola, jo vienu dienu man kārdināja kaut kāds karstvīns, kas man skapītī stāvēja, un sapratu, viss es negribu, lai mani tas kārdina. Un tik viegli bija atteikties, un vispār nekas vairs nevar kārdināt mani tieši alkohola ziņā. Tad viņš lika man atteikties no kafijas, ko es vispār nekad, es nevarētu vienkārši pie normāla saprāta es nevarētu atteikties. Bet tas bija no gara reāli jūtu mudinājumu, un es pateicu, jā, garam, jā, labi, es atteikšos, un arī, tik viegli bija tā kā atteikties un vairs nekārdina. Un jā, un nesen arī es uzzināju, ka mums būs bērniņš, jā. Dievs ir devis. Dievs. Jā, un tiešām sanāk tā, ka tas vārds bija no Dieva, ka pēc gada man būs dēls, tad tā arī sanāks, jā. Jā. Un pateic, Dievs ir uzticams. Un it kā Dievs nevarētu iedot bērnu. Pareizi, tā kā viņš šķietam, kad saka, ka tad iet uz turieni, it kā Dievs saka, varbūt tas nāk doma, ka varbūt tas ir Dieva ceļš aiziet tur, it kā viņš nevarētu, ja? Bet paskaties, pagāja laiks, un tagad mēs te visi dzirdam šito, ja? Un tad mēs atceramies šito un dārpaņām. Jā, Dievs ir uzticams. 10 gadu jāgājas, 2 gadu jāgājas, tam nedēļu, bet atzīmēt to pacietīgi. Un Dievs jau zina to, ka mēs jau 40 gadus tur jau brīviem jau. Labi, man gribējās padalīties ar vienu lietu, bet, kad Aleksandrs runāja, man vēl 2 lietas uzrunāja, ko man pateikt. Sākumā es domāju piekomentēt tur, ko Aleksandrs, vienkārši izleca dažas lietas ārā, bet tagad es sākšu ar labo. Tā kā jūs tik labi iesākāt, tad es jums ar labo sākšu. Vienmēr sekot tas, ko man gribējās pateikt, jā, vēlreiz arī apstiprinās tas, ka Dievs ir labs un ka Dievs darbojas. Un reizēm ir jāgaida, reizēm nenotiek tā, kā mēs to gribam, bet Dievs vienmēr, Dievs ir apsolījis mums, ka mums viss būs, ir ļoti daudz apsolījumu, arī tas pats bērniņš ir apsolījums un mēs šeit redzam. Un es šo nedēļu tieši kaut kur uzķēru tā domu, kad tik tiešām tas tā arī ir, un šī ir tā sadaļa arī, kas jums varbūt palīdzēs nedaudz noticēt un pārliecināties par to, ka viss, kas ir solīts Bībelē, viss tas labais, ko mēs gaidām, kas Bībelē kā solījums, tas tik tiešām piepildīsies, bet ļoti bieži mums traucē to redzēt. Mēs dažreiz to vienkārši neredzam. Un, lai vieglāk ir saprast, ļoti bieži mums traucē tieši tumsa. Un, lai vieglāk ir saprast, iedomāsimies, pieņemsim šo te telpu, ja? Mēs tagad redzam, grāmatas, kastītes, tur krēslus, tur lampas, visu mēs redzam ir te, ja? Un tagad jūs paņemat un iedomājaties šo pašu telpu tikai pilnīgā tumsā. Ka šeit ir visi logi aizvērti, nevienas pašas gaismiņas. Kurš no jums varēs pateikt, kas te ir, ja jūs te neesat bijuši? Jūs ienākat iekšā un jūs teiktu, te ir tikai tumsa. Te nekā nav. Bet tajā brīdī, kad jūs ieslēdzat gaismu, jūs redzat to, cik daudz te ir visa kā, un pie tam vēl jūs paši te esat. Un līdzīgi ir ar tām lietām arī, kas mums ir pasaulē, ka mēs baidamies noticēt, ka mēs zinām, kad ir apsolījumi, bet mēs viņus neredzam. Ir lietas, kuras mēs ceram, bet paši mēs īsti neticam, jo mēs to neredzam. Ja piemēram to pašu bērniņu, mēs zinām, Bībelē ir rakstīts, bet mums īsti nav tās cerības. Un tik vienkārši tas ir tā kā ieslēgt gaismu. Reizēm ir tā, ka mēs neredzam nevis tāpēc, ka nav, vienkārši tāpēc, ka ir par daudz tums. Ieslēdzat gaismu un būs. Un tieši tāpatām ir arī ar ticību. Ļoti bieži mums to mūsu ticību, to mūsu paļāvību uz Dievu aizēno kaut kādi grēki, tas kaut kāds pasaules lietas un skatījumi. Reizēm tā ir vienkārši tumsa. Un ir jāieslēdz gaismu.
Un Dievs man ļoti par šito parādīja, jo es tik tiešām varu teikt to, ka manā dzīvē viss, kas ir licies tāds nereāls, kas ir licies tāds nesasniedzams, vēl ir licies tā kā Bībelē teikts un apsolīts, bet man nav. Un es redzu to, ka tas ir piepildies, un reizēm Dievs, mēs esam izplānojuši vienu ceļu, kā kaut kādas mērķis sasniegt, bet Dievs mums iedod pilnīgi citu ceļu. Un, lai to pašiem ir vieglāk pārbaudīt, mēs varam pastīties uz kaut kādām pagātnes lietām, kur mums bija kaut kāda pagātnes situācija, un mēs domājam, kā mēs to atrisināsim. Un šodien mēs varam paskatīties, tur nezinu, situāciju pirms gada, un viņi ir atrisināti. Viņi varbūt nav atrisināti tā, kā jūs gaidījāt, tā, kā jūs cerējāt, bet viņi ir atrisināti. Tāpēc atcerieties, ja jums kādreiz ir kaut kādas šaubas par to, ko Dievs tā kā, ka nedara, ka liekas, ka Dievs tā kā mūs nedzird mūsu lūgšanas vai Dievs kaut ko nedara, atcerieties, ka tajā brīdī, kad telpā ir tumsa, mēs arī neredzam, bet tās visas lietas tur ir. Tieši tajā pašā telpā, tieši tajā pašā lietā ir pilnīgi viss tās pašas lietas. Tikai jāieslēdz gaisma. Tas ir tāds, jā, visiem par stiprinājumu, ja kāds kaut ko lūdz un liekas, ka Dievs nedzird, Dievs dzird visu un Dievs darbojas un visi apsolījumi, kas ir ierakstīti Bībelē, viņi ir un pieder mums. Par Aleksandra teikto, es ne tieši par Aleksandra gluži, bet man izlec ārā divas tādas domas, ar kurām es arī gribēju tā kā padalīties. Pirmā doma ir tā, ka tajā brīdī, ka mēs izvēlamies tā kā negluži pieķerties Dievam, bet drīzāk mēs kaut kur esam tā kā bišku nost, ja? Mēs ar to apzogam tikai sevi. Jo Dievs mūs regulāri aicina. Dievs grib, lai mēs esam, lai mēs lasam, lai mēs klausamies, lai mēs dalamies. Dievs grib, lai mēs esam par svētību citiem, ja? Un reizēm mēs negribam, un mums paši negribam, mēs labāk, nezinu, guļam, pieņemsim tajā laikā, ja? Bet tajā brīdī mēs apzogam tikai paši sevi. Tas ir arī priekš manis, arī daudz lietas, tur tā teikt, kliboja kaut kādās lietās, un es zinu to, cik ļoti Dievs varētu svētīt vēl vairāk, cik daudz Dievs varētu mani lietot vēl vairāk, bet mēs apzogam tikai sevi tā kā ar to. Un otra lieta ir tas, kas man gan iekrita prātā un iekrita ļoti spēcīgi, jo es ik pa laikam dzirdu, Aleksandrs pieminēja lietu, kad viņš kārtoja kādreiz, ka viņš nezinu, kaut kādas darbiņus darīja, ja? Un ka kādreiz to darīja un tagad to nedara. Un šeit es gribētu varbūt pateikt vienu tādu atslēgas lietiņu. Tas arī attiecās uz ģimenēm un mūsu sadzīvisko ikdienu, bet īsta mīlestība nav tas, kas ir pateicība, pieņemsim, ja? Jo ir tā, ja mēs pieņemsim kārtojam, tad mēs kārtojam, pieņemsim šo telpu, šo Dieva namu, mēs kārtojam priekš Dieva, ja? Un nav svarīgi, vai mums kāds pateica paldies, vai kāds to pamanīja. Un arī, piemēram, ja mēs ziedojam, nav, nezinu, visiem jārāda un jācer, ka kāds to pamanīs. Nē, mēs to darām klusībā, un mēs esam laimīgi, ka mēs varam kalpot Dievam, ka mēs varam kārtot priekš Dieva, ka mēs varam atnest kaut ko, ka mēs varam dalīties Dievam. Un, ja ir kāda pateicība, tas ir tikai bonus. Un tas, ko es redzu bieži, es esmu dzirdējis vienkārši kaut kādas tādas arī iepriekšējās draudzēs, kur cilvēki saka, es darīju to, neviens man neredzēja, neviens man pat nepateica paldies. Te jautājums, kam tu to darīji? Priekš paldies, priekš cilvēka? Jo, ja tu to būtu darījis priekš Dieva, tad tu teiktu paldies, ka es varēju to darīt Dievam. Nu tā. Un tas ir arī ģimenēs. Es esmu, piemēram, bieži esmu saskāries, kad kāds cenšas būt ļoti labs savā ģimenē, nezinu, cept karbonādes tik, lai dabūtu paldies. Bet patiesībā, ja jūs mīlat savu otru cilvēku, jums tas paldies nebūs tik ļoti svarīgs, kā tas, ka jūs varat būt iepriecināt to savu vīru, savu sievu. Man tas vienkārši ienāca prātā, jo es redzēju, kad viņš padeva tev salvetīt, ja, un tu arī nepateici paldies. Bet es zināju, ka viņš bija priecīgs, ka varēja tev padot to salveti, jo viņš to dara mīlestībā. Un tā ir jābūt, un tā ir īsta mīlestība. Mums nevajag gaidīt, tiekties pēc kaut kādas atzinības, pēc kaut kādas, ja mēs mīlam, tad mēs darām bez kaut kādas atzinības, bez kaut kā ļoti tāda, tam jābūt tā dabīga. Un tas, ja pasaka paldies, tas jau ir tikai bonus. Un tieši tas pats ir arī uz dievlietām. Slava Dievam, ja kāds tur pamana un novērtē, ja,
Bet galvenais ir tas, lai Dievs to redz, ka jūs darat, ka jūs nomazgājat tos traukus, jūs zināt, ka jūs draudzē esat nomazgājuši traukus. Nav svarīgi, ka mēs to varbūt kādreiz nepamanām, ka mēs to nenovērtējam, bet Dievs to redz. Nu, tā. Tā kā Dievs ir labs, vienmēr labs, un man tas ir arī viss. Ir pat, Bībelē rakstīts par to, ka, ja tu kaut ko dari to slepenībā, tas kungs redz, lai tas ir starp viņu un tev būs alga debesīs. Jo, ja tu to dari un cilvēki tev saka, tad tu savu algu patiesi jau esi saņēmis. Un neapzaksim sevi. Vienkārši neapzaksim sevi. Priekš kā mums vajag uzslavas no cilvēkiem, labāk mums ir alga debesīs. Un Dievs tēvs ir rakstījis slepenībā, viņš to atmaksās, ja? Tā kā tas nekam nav vajadzīga alga no cilvēkiem vai uzslavas no cilvēkiem. Tas vienkārši paiet, tas ir nevajadzīgi vispār. Tā kā, ja? Tāpēc, jā, paldies, ka tu to tā pieminēji. Jā, jo visu, ko daram, kā ir rakstīts, daram Dievam par godu. Priecīgu devēju Dievs mīl. Te nav nekāda pienāka. Tā kā, savā ziņā jā, bet mēs runājam par sirds attieksmi vienkārši, jā. Dievs redz visas šīs lietas, jā, ja mēs kaut ko daram, Dievs redz. Dažkārt mēs tiekam kārdināti zaudēt savu algu. Es neteikšu, bet kaut ko nāk, bet es tur biju tik labs, un tad es tur vēl lūdzu, un tas. Beigās bāc, es tomēr pateicu, tā kā, jā, tāds maziņš momentiņš. Bet nē, jā, tā ir. Darīsim Dievam par godu, kas jādaram, un viss, un jā, kas pamana, jā, tas ir priekš tevis, lūdzu, ņem, lieto, baudi. Bet tas ir Dievam par godu. Mēs kā Bībelē rakstīts, jo viņi atzinību cilvēku priekšā meklēja vairāk nekā godu Dievu priekšā. Un tas nav mūsu ceļš, Jā, paldies visiem, un tur jau mums drīz būs zupa, un ja kādam ir lūkšana vai